Patiesībā es esmu no Reiņa pieminētās paralēlās pasaules, no teātra un scenogrāfijas vides. Lielākā daļa manas radošās dzīves ir aizgājušas pavadīt taisni teātrī uz skatuves. Teātra skatuve ir mana telpa, ar kuru es jūtu un ar ko es strādāju. Un, gribu pateikt, ka tā galvenā atziņa teātrī strādājot ir tas, ka vienas ir tās mantas, ko saliek uz skatuves scenogrāfijā, bet tās mantas ir indiferents līdz tam brīdim, kad ieslēdz to teātrālo gaismu. Ja? Tā kā gaisma teātrī ir, manuprāt, pats galvenais faktors. Ja? Un ja Reinis teica, ka scenogrāfi vairās no dabiskā apgaismojuma, tad varbūt tas ir tāpēc, ka to ir grūtāk modelēt. To prožektoru var uzlikt un tādā krāsā un tajā vietā, lai radītu to vajadzīgo emocionālo pakāpi, bet savukārt dienas gaisma ir neprognozējama dēļ laika apstākļiem un to ir tātad grūtāk modelēt, lai vajadzīgajā brīdī būtu varbūt vajadzīgā intensitāte, vajadzīgā kulminācija un tam līdzīgi. Tas teātris tad ir režija būtu jāpakārto tai dienas gaismai. Bet mana tēma šodien ir cita, ir tātad nevis teātris, bet Ziemassvētki. Tas atkal ir par to, ka gaismai viena funkcija ir tā, ka viņa vispār parāda mums ceļu, ja, lai mēs neuzskriet tumsā kaut kam virsū. Bet otrs gaismas aspekts ir tas emocionālais. Un it sevišķi mēs šajos platumgrādos esam ļoti no tā atkarīgi. Ja rudens mums nāk virsū ar tumsu, ar depresiju un tad, kad jau ir nosvinēti valsts svētki, tad visiem, un tātad Helovīns ir pagājis, valsts svētki ir nosvinēti, tad mēs esam izlikuši savus karogus un ir bijis kaut kāds prieka mirklis, bet pēc tam iestājās tāda bedra, ja, kad latvieši skatās, kāpēc tad mūsu pilsēta, kad beidzot mums būs tie rotājumi pilsētā, ja, kāpēc viņi nav, kur viņi ir un ka viņus vajag arvien vairāk un tam līdzīgi. Uzaicināja mani šurp laikam tāpēc, kad kaut kā bija cilvēki pamanījuši, ka pagājuši gadu tieši bija, izdevies kaut kāds citādāks notikums vai pilsētvides Ziemassvētku gaisma pēkšņi tika pamanīta. Varbūt tāpēc, kad mēs uztaisījām jaunas dekorācijas kanālmalas apstādījumos. Ko nozīmē mēs uztaisījām? Ja, Rīgas doma izdomā to koncepciju, ko mums apmēram vajadzētu. Doma tajā, tātad pilsētvides noformējuma nodaļa, drusku tā kā manā personā, jo es tur iesaistījos tādā aspektā, ka, tātad es aizgāju uz Rīgas domas šo te pilsētvides noformējuma nodaļu strādāt 2 gadus atpakaļ. Tas sakrita ar periodu, ka bija tikko nesen nomainījusies Rīgā pašvaldība, Mārtiņa Staķa pašvaldība bija nākusi klajā un viņi ļoti vēlējās, tātad tas politiskais uzstādījums bija, ka mums ir jāmaina pilsētvides Ziemassvētku dekorācija koncepcija, mums ir pamazām jāņem nost tie indigo zilie dekori, kas bija ļoti daudz parādījušies, un ka mēs, tātad Rīgas dome, vēlās, lai šis viss būtu siltās gaismās un, principā, lai mēs no zilā pamazām tiekam vaļā. Tas bija tas utilitārais darba uzdevums, kas mums bija dots. Un es biju redzējis, kā tas bija noticis pirmajā gadā, un man likās, ka tur, tātad man ar šo kompozicionālo domāšanu, man likās, ka ir izaugsmes iespējas, ka mums vajag kaut kā to sakārtot kompozicionāli. Mēs versāmies pie mūsu programmas vadītājas Ilzas Leduskrastas un pasūtījām viņai tādu arhitektonisku pētījumu par to, ko viens gaismas pilsētvides profesionālis domā par Rīgas tā brīža esošo Ziemassvētku noformējumu, salīdzinoši ar pasaules lielvalstīm, kā tas tiek darīts. Ja? Un to Ilze ļoti nopietni mums prezentēja, un mēs to pasūtījām tādēļ, lai mums būtu profesionāls, nevis tikai politiskas vadlīnijas par to, uz kurieni virzīties ar šo Ziemassvētku apgaismojumu. Tātad, un otrs aspekts, utilitārais, praktiskais, bija tas, ka līdz šim par Ziemassvētku šīm te dekorācijām bija rūpējis pašvaldības uzņēmums Rīgas gaisma.
Un tad visu to nomenklatūru, to dekoru klāstu atsvieda uz pilsētvides noformējumu nodaļu, teica, tieciet jūs tagad ar to galā, tas ir tagad jūsu. Un tātad pagājušā sezona bija pirmā sezona, kad tātad mūsu vadībā to izkarināja pilsētvidē, pārsvarā tajās pašās vietās, kur tie dekori bija bijuši iepriekš, un mēs konstatējām, ka tehniskā posta apmēri ir milzīgi, un ka mums ir nevis tikai konceptuāli jādomā, kā nomainīt zilos dekorus, bet ka vienkārši tehniski visa tā bāze ir šausmīgi novecojusi un mums ir vajadzīga kaut kāda attīstības koncepcija, ko mēs sākot ar šo gadu centīsimies ieviest. Tātad ievads sanāca galīgi garš, tagad ātri par to koncepciju. Nu, tātad uzdevumi, kāpēc būtu vajadzīga šī te koncepcija. Tātad pirmkārt Ziemassvētku noformējumam kā tādam būtu šie te 4 uzdevumi, kā es saskatīju. Ir vizuāla akcentu palīdzība piešķirt vidēji svētku noskaņu, izcelt galvenās ainaviskās vērtības, veicināt apkaimi iedzīvotāju piederības sajūtu savai kopienai un paust vienot pilsētas vizuālo vēstījumu. Ja? Tas paust vienot pilsētas vizuālo vēstījumu, nu, tas tāds mākslinieckais virsmas uzdevums visai tai lietai. Savukārt par apkaimi iedzīvotāju kopienām ir tā, ka mēs saskaramies ļoti ar apkaimi iedzīvotāju vēlmēm. Lūdzu, mums tajā parkā ir tumšs, ja mums tur šis ielas stūris nepatīk, kā izskatās, ja mēs saņemam ļoti daudz tādas iedzīvotāju ierosmes, bet man liekas, ka es saskatu, ka nav pareizi sekot, lūdzu, uzreiz iedzīvotājiem, jā, jūs vēlaties tur lampiņas, jums būs. Mēs tomēr gribētu, lai tas ir tā kā, nu, kaut kā ar koncepciju, ar mērķi, kā tas būs visā pilsētā kopā. Ja, jo, lai pilsēta būtu kā vienots kompozicionāls audums caur kaut ko. Un tā tad par nepieciešamību es jau ieskicēju, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ja, tā tad ir šie te dekori ļoti novecojuši un tā tālāk šo jūs varat izlasīt īstenībā paši, un varbūt tas nav pārāk interesanti. Un tā tad mērķi, tie bija tās vajadzības, un tā tad estētiski vienotā kopaina pilsētā, ainaviskā kompozīcija, lai būtu, lai katrā apkaimē, šobrīd nav katrā apkaimē, ja, dažās nav vispār noformējumi, ja, bet mēs pamazām iet uz to, lai būtu visiem, ja, taisni, lai veicinātu šo te iedzīvotāju piederības sajūtu, lai neviens nevar pateikt, viņiem ir, mums nav, ja. Bija jau tādas sūdzības, kāpēc Āgenskalnā ir rotāti veseli 3 parki, ja, un kāpēc Jaunziemā nav nekā. Nu jā, un tā bāzes atjaunošana ir vajadzīga. Un tā te ir kaut kas mazliet no Ilzes Led dotā pētījuma, ja, uz kā mēs balstījāmies, ja, kāds būtu tas vienotais vēstījums, caur ko viņš varētu veidoties. Un tā tad vadlīnijas būtu zīmes, mēs ejam uz to, ka tie būs punkti, kas atgādina zvaigžņotu debesjumu, sveču liesmojumu un sniegpārslas, un koloristika, jā, tā tad silti baltais, kas ir it kā no vienas puses politiskais pieprasījums, bet no otras puses mēs saskārāmies ar to, ka cilvēku dvēseli atsaucās uz tām vibrācijām. Jā, tas atgādina acīm redzot sveču gaismu, lampu gaismu. Cilvēki, tas dod siltumu, jā, kaut kādā sniegainā, slapjā, dubļainu kāju, slapju kāju. Tīri, es domāju, tas iet caur kaut kādu fizioloģiju, varbūt pat, ja cilvēkam ir slapjas kājas, jā, tad viņš ierauga zeltainu gaismu un viņš apmēram jau jūtās drusku tā kā pie kamīna, jā, un drusku sasildīts. Nu jā, un savukārt par ainaviskumu ir tā, ka mēs meklējam, kurš ir tas tātad pilsētas centrālais kodols, kurš būtu, ja, kas būtu galvenās asis, kas būtu rotājams, un perifērijā tātad fokāli ainaviski punkti, jā, atpūtas teritorijas. Mēs ejam tātad vietās, kur uzturās cilvēki, jā, kur viņiem patiktu pulcēties. Un perifērā plūsma tie būtu, nu, tātad kaut kādas, nevis kas iziet no centra, galvenās maģistrāles, jā, bet kur ir daudz, nu, tātad plūsma no vienu uz otru fokālo punktu, jā, kaut kā tā.
Nu jā, un svarīguma zonas, ko tas nozīmē svarīguma zonas, protams, mēs darbojamies budžeta ietvaros, uz gadu ir tāds un tik naudas, tad kur pa priekšu to maku lietot, jā. Pirmkārt, mēs cenšamies sakārtot galvenās asis, kas būtu Krastmala, centra parki, vēlā centra parki, jā, apkaimju, fokālie punkti būtu jau pēc tam. Un tā tad mūsu rīcībā ir apkaimju iedzīvotāju centru iedotais apkopojums, ko viņi tieši kur vēlētos, ja, un to mēs salīdzinām ar to, vai tas būs vai nebūs ainaviski, un tā, kas tagad ir, kas man jādara pie šī. Urā! Tātad mēs salāgojam šo iedzīvotāju redzējumu ar tā, un paņēmienu, ko mēs lietojam, tātad mums jau bija tātad tās LED spuldzīšu virtenes, mēs liekam tur klāt objektu, kuru bāzes mums pamazām izsīkst, un kokos kompozīcijas un dekora apgaismojums stabos virs ielām un ievērojamās egles. Un, nu jā. Un savukārt paralēli pilsētas attīstības departaments izstrādā apkaimju centru attīstības plānu 24. līdz 28. gadam, jā, ar savu redzējumu par to, kurā apkaimē, kurš būs tas viņu attīstāmais centrs. Tas nevienmēr saskana ar to, kur tā kā ir efektīgi izvietot Ziemassvētku apgaismojumu, jo ar to apgaismojumu arī ir tā, nu es saku apgaismojumu, īstenībā es parasti strīdos, ja to nosauc par Ziemassvētku apgaismojumu. Es saku, tas nav apgaismojums, tas ir dekors, kas spīd. Bet, protams, viņš dod gaismu un arī tajās apkaimēs saka, mums te ļoti tumši, jā, mums te vajadzētu lampiņas izkarināt, un rotaļlaukumi ļoti daudz ir pilnīgi bez apgaismojumu, un mēs ar saviem dekoriem, protams, arī šīs funkcionālās lietas pie reizes risinām. Tā kā, nu tā tam nevajadzētu būt, jā, vajadzētu būt, lai tā utilitārā funkcija ir atrisināt pati pa sevi un dekori būtu tikai krāšņumam. Bet es novirzījos drusciņi no tēmas, jā. Es gribēju vēl pateikt, nu galvenās būtu arī, mums gribētos, lai tā ir no Krastmalas, no akmens tilta, kur ir Rācnams, un lai tā iet uz Brīvības pieminekli, Kaļķu iela, bet tā pagaidām mums ļoti problemātiski, jo tur tīri mēs vienkārši neredzam praktiski, kur izvietot dekorācijas privāti īpašumu vēsturiskie nami, iela, šaurs. Tāpēc mēs šo daļu no Krastmalas līdz Brīvības piemineklim Līva laukums būs atdzīvināts šajā sezonā. Nu, tātad Vecrīgā mēs ejam pa zaļajiem tiem, nu, parku fokālajiem punktiņiem no punktu uz punktu. Tā, šis ir varbūt jums šeit neinteresanti par to, kā tas būtu, jā, un nu, šis tīri tas, ko es rādu, ir tiešām utilitārs materiāls, kas ir sagatavots kā koncepcija, lai cilvēki, darbinieki būtu kaut kāds saistošs materiāls, ar ko strādāt uz priekšu. Nu, tātad šie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ja, kas mums ir jāiepērk, ir LED virtenes un LED aizkar ar sīkām spuldzītēm, jā, ar šīm te lielākām spuldzēm, kas mums atgādina tās Edison tipu lampiņas. Un tad ir šie te, kā jau bija teikts, zvaigžnes un pārslas atgādinošie elementi kokos un uz trosēm un pie apgaismojuma stabiem. Šogad varbūt ir mazāk iepirkts kaut kas priekš apgaismojuma stabiem, bet pārējais viss pamazām top un būs. Un unikālie autordarbi, kas ir palikuši jāteic krājumā no diezgan slavenā festivāla Egļu ceļš, kur katru gadu tika veidots konkurss māksliniekiem un varēja, tātad katru gadu bija jauni šie te spīdošie dekori, bet tātad Staķa pašvaldība pateica, ka nesaskatīja tur perspektīvu un tas vairs nenotiek un nebūs, un tā tad mums ir jāmeklē kaut kādi jauni citi ceļi, kā tikt pie tādiem
iespaidīgiem uz zemes izvietotiem dekoriem. Nu, tad tā, par nozīmības zonām apmēram jau bija. Tā secība, kādā mēs ejam savu budžeta iespējās, tātad galvenie tilti, Vanšu tiltā jau pagājušajā gadā parādījās šī te pilsētas vizuālās identitātes atslēgu motīvi. Krastmalā tie ir paredzēti šogad. Vecrīgas ielās un laukumos arī šogad ir paredzēti jauni rotājumi. Parki un alējas mēs strādājam pie tā, lai tās alējas būtu ar virtenēm izgreznotas krāšņāk nekā tas bija. Maģistrālās ielas. Arī mums ir Brīvības ielā šogad paredzēts jauns noformējums. Uzlabot Čaka ielas noformējumu. Valdemāra ielas noformējums laikam mums ir vēl nākotnē. Nu, tā. Pēc noformējuma šīs pārējās zonas būtu tā kā līdzvērtīgas. Un, jā, varbūt, ka jums nav pārāk interesanti tik detalizēti šo skatīties, jo tas tiešām ir tāds, nu, tā kā rīcības plāns šeit izstrādāts. Tā, un arī ļoti svarīga tēze, ka nav nepieciešams rotāt un dekorēt pilnīgi visus pilsētas parkus un atpūtas zonas, jā, ka tas, nu, ne katra egle, kas aug pilsētā, ir jāliek viņā svecītes un bumbuļi un tam līdzīgi, jā, lai būtu, taisni tāpēc, lai tas pilsētas audums būtu organizēts, jā, ir šīs te krāšņās zonas un ir zonas, kas ir, teiksim, redzes satelpai, jā, es esmu dzirdējis arī pagājuši gadu, ļoti sakaitināts viedoklis par to, ka nav vispār vairs, kur aiziet mierīgi uz parciņu, ka visur bāžās virsū kaut kāds, nu, Ziemassvētku noformējums ļoti kaitinošais, ja, tā kā cilvēki vēlās arī vietas, kas nav noformētas. Bet, protams, cilvēki ir ļoti dažādi un vienā tā pašā vietā, kas vienam pa spilgtu, tas otram pa tumšu, ja, tāpēc kaut kā, lūk, mēs voluntāri no augšas šo cenšamies sakārtot mūsu izpratnes un iespēju līmenī. Jā, un vēl viens tēze, ka taisni gaismas nozares mākslinieki un komersanti arī vēlās izpausties, ja tagad egļu ceļa vairs nav, būtu jāmeklē, kas mums ir uzdevums uz priekšu, ka būtu vajadzīgi šīs te kvalitatīvās un inovatīvās Ziemassvētku gaismas pasākumu, piedzīvojumu happeningu, ieceres, jā, tā kā viskaistāk, protams, ja atnāk kaut kāds komersants un saka, mēs te gribam pilsētai šo uzdāvināt. Jā, pagājuši gadu tāds bija Vērmanas dārzā, bija tāda skulptūriņa ar mēnesi un rūķīti, ja, kur stāstīja kaut kādas pasaciņas, jo, nu jā, bet tur ir pašvaldībā izaugsmas iespējas rast veidu, kā finansēt vai rīkot konkursus uz tam līdzīgām izpausmēm, jo arī, kā jūs būsiet pamanījuši, tad Staro Rīga vairs nepastāv šobrīd, jā, un tad tiek meklēti kaut kādi jauni ceļi, kā pilsētniekus iepriecināt ar gaismu. Kaut kā tā. Paldies! Paldies Inārai! Ir jautājumi, brīnišķīgi, pat vairāk, lieliski. Es tomēr gribētu zināt, kāda tad Staķim bija tā motivācija, kāpēc nav tas egļu ceļš? Nē, esmu Staķim to jautājusi, nevarēšu pateikt. Jo, saprotiet, un arī Staro Rīga nav, nu, tās bija divas lietas, uz ko bija interesanti skatīties, un kuras varēja, tā teikt, attīstīties un būt tāds. Un ziniet, ja, paldies Dievam, Staķis arī nav vairāk. Šo jautājumu var uzdot rakstot uz Riga@Riga. Jo tikko tas jautājums ir iemūžināts, tad ierēģiem ir pienākums uz to atbildēt. Bet tas bija laikam, 21. gads. Es pati biju pieteikusies, mans
objekts būtu realizēts Egļu ceļā. Ja? Es toreiz nestrādāju pašvaldībā, ja? Es kā dizaineri pieteicos uz šo festivālu, mans projekts arī tika izvirzīts konkursā, tā tas projekts uz papīra palika. Es atnācu uz to pārvaldi un teicu, mums tas vairs nav. Jā. Jā, man laikam tu par to pašu, kāpēc nav vairāk Staro Rīga? Es neesmu baigais Staro Rīga fans, bet citi bija gan. Jā, tātad es nemācēšu uz šo atbildēt, kad es piedalījos, tas bija Covid laiks, mums bija online sapulces, jā, tad es arī uzdevu līdzīgi jautājumu tiem lēmējiem. Jā. Es neprasīju, kāpēc, bet es teicu, ka, manuprāt, mums ir vajadzīgi šie gaismas notikumi. Jā, lūk arī aktualizējās viena no diezgan būtiskām tēmām Rīgas pilsētvidē. Visa cita starpā mūsu pilsētai gaismas masterplāna nav. Šis ir mazs kripucīts, par ko runāja un stāstīja Ināra. Un nevelti uzreiz, tev var jautājumi. Jā, un nevelti uzreiz ir jautājumi. Pilnīgi pašsaprotami. Lūk, vēl viens jautājums. Ināra, liels paldies tev par stāstījumu. Bija tiešām ļoti interesanti pat tās sadaļas, kuras tu tā kā pārlec pāri, kad iespējams nav interesanti. Bet man ir, tu pieminēji to pēdējo momentu par to, ka ir tās vietas, kur ir tas noformējums un kur gribētos, lai viņš nebūtu, lai tā kā būtu, kur acī atpūsties. Bet kā ir? Un budžetam, kur atpūsties. Un arī budžetam. Bet kā ir, mums īstenībā ir kaut kādi momenti, kad mēs iesaistam arī iedzīvotājus, izteikt kaut kādu savu viedokli par to, ka mēs gribam šajā vietā atpūsties, bet šeit mēs labāk varētu gribēt. Es pārslīdēju tam jau pāri prezentācijā, tātad man apnika atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem pagājušajā sezonā, kur jautā, kāpēc mums nav tas un mums vajag to. Un tad es aicināju apkaimju iedzīvotāju centru izveidot tādu vispārēju apkopojumu. Apkaimju iedzīvotāju centrs pastrādāja un bija apkopojums uz daudz lapām, ja, un mēs skatījāmies to cauri. Un kur tas, respektīvi, tas bija tas process salāgot to iedzīvotāju vēlmi ar to kopējo pilsētvides audumu. Bija paredzēta arī apkaimju iedzīvotāju centrs vai apkaimju aktīvisti. Tātad katrai apkaimē ir savu biedrību laikam, jā, un tiem ir tie līderi, un viņi ļoti vēlējās sapulci un uzzināt, kā tas ir veicies un kādi mums ir plāni, bet šī sapulce pagaidām nav notikusi, jo man ir bijusi slimības lapa, un es neesmu ar to tikusi galā. Apkaimju iedzīvotāji tātad ir tieši tā kā dizaineru darbs ar pasūtītāju, viņi vēlās to, bet mēs varam to, piedāvāt to, un tas varbūt nebūtu labi vai glīti pilsētvides kopumā, tāpēc ka, bet apkaimju iedzīvotāji viņi tik un tā taisa paši savas eglis un rotā savā izpratnē, kas atkal, kas atkal vairs nav mūsu lauciņš un mūsu atbildība. Kam vajadzētu iet vienotā kopīgā stāstā no Rīgas. Jā, jo apkaimju iedzīvotāju centram, ja apkaimju iedzīvotāju biedrībām ar reglēm palīdz teritoriju labiekārtošanas pārvalde, nevis kultūras pārvalde, un tas tāpat kā es pieminēju, kad attīstības departamentam ir sava izstrādāta koncepcija par tiem centriem, kur būs katrai apkaimē centrs, ļoti detalizēts un pamatīgs arī pētījums un izstrāde, bet tātad teritorija labiekārtošanas pārvalde liek egles apkaimju iedzīvotāju centriem, mēs taisām dekorācijas pa pilsētu un viņi plāno tos centrus, būtu labi, kad mēs tā kā iepriekš zināt, kā tas. Bišķiņi tātad ir tur tādas nevis kā saskarsmes, bet sadarbības modelis varētu būt varbūt labāks. Jā, tas ir labs vārds. Jā, vieta izaugsmē. Jā. Paldies tev milzīgs par šo atbildi. Vēl viens jautājums. Te prasīt no skatu punkta, kāpēc nav, un es sapratu, ka tev tur nav atbildes, bet vai ir vispār, tāds, izņemot to, ka tu teici, ka varētu būt labi, ka būtu kāds uzņēmējs, kas uzdāvina kādus rotājumus Rīgai, bet tie jau varētu nebūt, tādā kopējā koncepcijā. Vai būs attiecīgi, piemēram, tas... Bija precedents, viens uzņēmējs nāca, mēs gribam parādīt, ko mēs varam, bet viņi tā tad nāk pie mums, un mēs sarunājam, ka tas būs tur
nebūs lilā gaismas, un ka tas var, mēs viņiem parādām, kurās vietās tas varētu būt, tā kā, tas tiek tā bišķiņi režisēts, jā, kopā. To patiesībā vajadzētu nevis bišķiņi režisēt, bet tā nopietni lielā kontekstā, stāstā kopējā, jā. Pēdējais jautājums pie šī visa bija tas, es droši vien, ka strēžu kaut kur pārāk tuvu tai tumiņai. Pēdējais jautājums pie tā visa bija tāds, tu pieminēji, ka par to runa bija par to, kāpēc nav, bet runa par to, taksim, vai ir tomēr plānots kaut kādā veidā, vai vispār idejiski atgriezties pie tā paša Staro Rīga kaut kādā veidā un pie tā paša, vai iespējams Egļuceļa vai kaut kādas citas idejas? Tas ir jautājums deputātiem un politiķiem. Mēs pārstāvam izpildvaru. Ja. Mums jau bija vēlēšanās no Rīgas domas. Rakstiet, sūtiet vēstules, zvaniet. Pārstāvs, jā. Jā, redzu. Es daru tā, lai neskan tā trakā skaņa. Jautājums, tās vietas, kas ir Rīgas centrs, kur ir arī iedzīvotāju, teiksim, blīvi apdzīvotas, gar ielas malām ir ēkas, kurās dzīvo cilvēki. Šie te rotājumi satiec uz diennakts tumšo daļu, uz nakti, kad cilvēkiem jāatpūšas, kad gaisma var būt traucējoša. Stāsts par to, ka zilā krāsa tiek ņemta ārā, tas noteikti ir par labu naktsmieram, silti baltā un pavisam dzeltenā. Un tad jautājums par intensitāti, vai jūs domājat par to gaismas intensitāti, cik ir pietiekama, cik nav pa daudz, cik ir pietiekama, lai dekoratīvi, vai varbūt tās pavisam naktī ir labi slēgt ārā? Šie aspekti tiek izsvērti. Uzreiz man ir viegli atbildi par jautājumu, kad tiek slēgts ārā, jo tas viss ir pievienots Rīgas gaismas centrālajam ielu apgaismojuma tīklam. Tad, kad viņi slēdz iekšā savu tīklu, tad ieslēdzās arī dekorācijas. Tas nav autonomi. Un tad, kad viņi slēdz ārā tad slēdzās arī rotājumi, un to pagaidām laikam nav iespēja citādi atrisināt. Neviens neprasīja par energoefektivitāti, bet tas sasaucās drusku ar jūsu jautājumu. Pagājušajā gadā mums ļoti krita virsū politiķi un jautāja par to, ko jūs taisiet kaut ko pērciet jaunu, bet cik tas maksā un apēd elektrību. Un mēs tiešām ļoti rūpīgi ar Rīgas gaismas kolēģiem sarēķinājām, un tā atbilde ir, ka tā energo patēriņš ir nesalīdzināmi mazāks ar tām lampām, kas izgaismo ielu, un tā ir arī atbilde par to gaismas jaudu, ja, ko dod. Mēs cenšamies, manā personā varbūt uz vizuālu iespaidu un salīdzinājumu ar citām sezonām pamata atrast kaut kādu, tā, lai neizskatās pa knapu, ja, priekš kā likt virteni, kuru knapi var pamanīt, ja, izstās, ka tur, kaut kam nav pieticis naudas, ja. Skatīsimies, kā tas būs izdevies šogad ar intensitāti, ja, bet, tas ir, tur nav aprēķini nekādi, ja, kam var izsekot, ja. Tas ir tā, mēs zinām, cik bija, teiksim, vienā kokā apmēram vati pagājuši gadu, ja. Mēs zinām, cik mēs gribam šogad, paskatīsimies, vai tas būs pa spilgtu vai nepaspilgtu, jeb pa knapu, ja. Tāda formula droši vien, ja viņi ir, tad man viņi nav zinām. Tas kādam būtu jādara. Tam būtu jābūt noregulētam un tam būtu jābūt līdzsvarā ar ielas apgaismojumu. Jā, tad mums vajadzētu tad... Rīgā ir bijis tā, ka ielas apgaismojums kož ārā pilnīgi visu, nerunāsim vispār par dabu, kā dabu jūtās. Uz kā fona nevienu no dekorācijām, nevis tā, ka nevienu, norādam, parādam, jā, kur ir, bet principā neredzam, kāpēc, tāpēc, ka ielas apgaismojums ir ārkārtīgi pa daudz, jā. Manuprāt, bija viens kļūdains piemērs tai pašā, nevis iepriekšējā ziemā, bet pirms tam, kur bija sapirkušies kolēģi man departamentā tos saucamās Edisona virtenes un Imantas, tas Aneņmožas parka celiņi bija izgaismot ar tām virtenēm, kur jau vispār nesasniedzot pa parku, to parku ar mašīnu braucot kaut kur citur, jo likās, ka tas parks ir uzsprādzis, jā, un tas bija viens no argumentiem, kas lika man iebāzties vispār šajā tēmā tajā, jā, jo man neuzaicināja, lūdzu, Ināra Gauja, mēs tev paņemam tagad departamentā, tu taisi Ziemassvētku gaismu. Tā nebija. Es vienkārši pamanīju, ka tur vajag iet un sakārtot to lietu taisni, tāpēc, lai nebūtu šādi. Ja. Bet, ko lūdzu?
Mikrofoniņu paņemiet. Dzirdot Aniņu mūsu piemēru, uzreiz nāk prātā Splendid Palace, kur ir pretī kinoteātrim ir laukums. Agrāk tur bija tā Klondaika, un tur pie griestiem piespināts spuldzītes, un kāds laikam uzlicis, tā, lai tiešām, lai var redzēt, lai ir gaišs, un īstenībā sajūt, ka tur kaut kas uzsprādzis. Mazā drukā. Jā, tas bija joks, protams. Jā, bet tas ir privāti īpašums, vai ne, ko viņi ir tā tad izgaismojuši. Bet pēc būtības Rīgai pilsētai būtu jāregulē šīs lietas, gan privātās iniciatīvas ar kaut kādu rāmi no līdz. Rakstiet pašvaldībai vēstules ar kompetentiem parakstiem. Kā visiem mums, ka mēs caur šo te tavu stāstu nonākam līdz tam, ka agri vai vēl šim te gaismas masterplānam Rīgā ir jātop. Viņš ja mēs gribam būt tāda Eiropas līmeņa vizuāli, kulturāla pilsēta. Ļoti atšķirīgs viena iela, vienā koloritātē, otra iela pavisam citā intensitātē, tā, ka tu īsti nesaproti. Jā, tā ir viena pilsēta, ne? Iepriekš, kad mēs domājam, ko aicināt uz šo pasākumu, es pieminēju arī Rīgas gaismas pārstāvjus, jo Rīgas gaismai ir kaut kāds tātad masterplāns ielu apgaismojumam, bet es par to neko nezinu, un es nevaru jums viņu prezentēt nekādīgi. Bet ja es visu laiku mudinu rakstiet vēstules, tas ir domāts pavisam nopietni, jo vajag profesionāļu vēstules pašvaldībai adresēt vajag, ka jums nav viena alga un ka jūs zinat, ko var labāk. Tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu, lai jūs to visi dariet 2 reizes vismaz. Lūdzu.